Kāds ir jūsu viedoklis par šo darījumu, kas top? Šobrīd var teikt, ka no mana kā parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāja viedokļa šis tāds kulminācijas brīdis, kad mēs beidzot ne tikai risinām kaut kādus jautājumus, kas ir vēsturiski nesakārtoti, bet esam spējīgi kopā klupdam kristam nonākt līdz kādam rezultātam. Rezultāts ir valstisks. Šis lēmums, kas tika pieņemts Jūrmālas domē, nešaubīgi ir valstisks lēmums. Un novēlu sekmes Jūrmālas domē šo īpašumu apsaimniekot. Un, protams, ka tur būs daudz un dažādi jautājumi par to, cik tas notiks caurspīdīgi, cik un kādas investīcijas un kādā apjomā un kādā veidā tiks piesaistīts turpmāk. Taču tie visi ir sekundāri jautājumi. Pamata jautājums ir tāds, ka mums nācās noiet ļoti lielu, grūtu un visādām īpatnībām pilnu ceļu līdz elementāram lēmumam. Pašvaldībai valsts atgūst sev pienākošos īpašumu beidzot. Kur bija tā problēma? 10 gadus tomēr. Ir kaut ko izdevies? Problēma ir vienkārši. Problēma ir cilvēkos. Cilvēki, kuri uzskata, ka politika ir viņu pašu personīgais bizness, un tie cilvēki nespēja domāt valstiski, un tādi cilvēki ir gana daudz un gana aktīvi bijuši dažādos procesos politiskos, arī ķemeru sanatorijas sāgā, kā viņi mēdz dēvēt. Jūsu komisija kaut kādi secinājumi ir bijuši? Mūsu secinājumi būs komisijas darba beigās. Šobrīd nodarbojamies ar izmeklēšanu, bet, kā jau teicu, šī komisija ir ļoti interesanta, jo tā ir viena no retajām, faktiski vienīgā parlamentārās izmeklēšanas komisija, kas darbojas vēl procesa notikumu tādā kulminācijas brīdī, faktiski. Mēs nedarbojamies tikai tad, kad visi jau bija salaisti dēlī, bet vēl bijām spējīgi inicēt šīs sarunas starp Jūrmālas domu, ekonomikas ministriju un maksātnespējas administratoru, kas vainagojās ar Jūrmālas domas šodien pieņemto lēmumu atgūt ķemeru sanatoriju, atpirkt to. Būtībā bez komisijas iespējams šis lēmums būtu vēl atlikts un atlikts, tā varbūt. Mēs varam to zīlēt, varbūt būtu Jūrmālas doma paši satikušies ar administratoriem vai vēl kaut kā, bet es varu teikt no personīgās pieredzes, ka jo vairāk galvas kopā, jo mazāk iespēja kādam manipulēt un novirzīt mūs no strateģiskā mērķa. Paldies.